Kas tad bija? Par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija? Labrīt, Radio Naba klausītāji! Raidījuma cikla Kas tad bija ietvaros šodien būs saruna par Nacionālo pretošanās kustību okupācijas varām. Studijā okupācijas muzeja vēsturnieks Gins Apals un Edvīns Evarts. Raidījuma tapšanu finansē Kultūras ministrija. Par tā saturu atbild Latvijas okupācijas muzeja biedrība. Marts ir atceres dienu mēnesis. Jau 3. gadu 2. martā atzīmējam Latvijas Nacionālo partizānu bruņotās pretestības atceres dienu, kas simboliski saistīta ar 1945. gada kauju pret padomju spēkiem Stompaku purvā pie Viļakas, bet 17. martā godinām visus Nacionālās pretošanās kustības cīnītājus. Šis datums saistīts ar Latvijas centrālās padomes memorandu, kas datēts ar 1944. gada 17. martu, tātad pirms 80 gadiem, un arī ar Īles partizānu grupas Jelgavas apriņķī pēdējo kauju 1949. gadā. Šos cilvēkus mūsdienās dēvē par neatkarības idejas aizstāvjiem, jeb trešā ceļa gājējiem, tiem, kas atteicās no sadarbības ar padomju un nacistu okupantiem, konsekventi iestājoties par brīvas un neatkarīgas Latvijas republikas atjaunošanu. No mūsdienu viedokļa tā bija vienīgā pareizā izvēle un rīcība. Cik šāds uzskats ir pamatots? Latvija kā administratīvs vai politisks veidojums pastāvēja arī okupācijas apstākļos. Komunistu varā Latvija bija Padomju Sociālistiska republika, būtībā viens no Padomju Savienības apgabaliem, ar ļoti ierobežotu autonomiju. Latvijas sovietizācija 1940. gadā tikai sākās, bet 41. gada vasarā tā nebija pabeigta. Bija gan pieredzēts komunistu terors un viss privātā īpašuma nacionalizācija. Taču Latvijā vēl nebija ieviests būtisks padomju sociālās sistēmas elements, kolhoz, kas zemniekus faktiski padarīja par dzimtcilvēkiem. Nebija sākusies arī intensīva rusifikācija un migrācija no Padomju Savienības. Varētu teikt, ka par 41. gada situācijas atjaunošanu pret nacistiem cīnījās komunistu režīma simpatizētāji, padomju pagrīdnieki un partizāni jeb kaujinieki, kā arī gandrīz 10 000 Latvijas pilsoņi, kas sarkanās armijas rindās bija nonākuši vairāk vai mazāk brīvprātīgi, bēgot no Latvijas Padomju Savienību 41. gada vasarā. Cita situācija bija cilvēkiem, kuri izlēma sadarboties ar nacistu okupācijas režīmu. No formāla viedokļa Latvija kā ģenerāla apgabals Ostlānas ietvaros bija pat zemākā statusā nekā LPSR, taču, neraugoties uz nacistu nežēlīgo teroru, jo pusgadu laikā tika nogalināti 70 000 ebreji un vēl apmēram 10 000 romu, komunistu atbalstītāju un psihiski slimo cilvēku, daļai Latvijas sabiedrības nacistu okupācija nozīmēja nosacītu atgriešanos pie ierastā dzīvesveida. Proti, nacistu iestādes uzreiz atcēla komunistu agrāro reformu likumus, paziņojot, ka spēkā stājas līdz 40. gada 16. jūnijam pastāvējušās normas, ja vien tās nav pretrunā ar nacistu Vācijas likumiem un okupācijas varas pārstāvju rīkojumiem. Jau jūlijā atsāk darboties komunistu likvidētās Latvijas iestādes, ierēģi atgriezās darbā. Civildienas un pašvaldības faktiski atsāka darbu pēc savas iniciatīvas. Nacisti šo procesu nekavēja, taču šādu iestāžu status okupācijas varas struktūrā pietiekuši ilgi bija neskaidrs. Daļa latviešu politiķu, virsnieku un ierēģi tādos apstākļos centās panākt Latvijas statusa paaugstināšanu nacistu jaunās Eiropas ietvaros. Konkrēti tas būtu protektorāta vai Vācijas satelīta valsts status. Šie centieni noteikti bija tālu no brīvas, neatkarīgas un demokrātiskas Latvijas republikas idejas. Bet Edvīn, kā tad attīstījās latviešu politiķu sadarbība ar nacistu režīmu? 1941. gada jūlijā nacistiskā Vācija okupēja visu Latvijas teritoriju. Okupantiem sākotnēji nebija nolūka radīt okupētajās teritorijās jebkādu pašpārvaldi un tika domāts pat par okupēto teritoriju pilnīgi iekļaušanu Lielvācijā. Nacisti vēl Berlīnē bija paredzējuši izveidot mazu tā saucamo uzticības padomi,
kuras priekšgalā būtu bijušais Latvijas armijas ģenerālis Oskars Dankers, kurai būtu tikai padomdevēja loma. Tomēr vācu militārā pārvalde vairāku svarīgu apstākļu dēļ, kā piemēram vācu ierēģu resursu trūkuma dēļ, un lai sekmīgāk apzinātu uz vietas esošos krājumus, atļāva vietējiem iedzīvotājiem veidot pagaidu pārvaldes struktūras, kuru galvenais uzdevums būtu nodrošināt stabilitāti aizdemolē un apgādāt Wehrmachta daļas ar visu nepieciešamo. Šajās struktūrās bija interesēti arī vietējie iedzīvotāji, jo tieši caur tām tika risināti apgādes jautājumi. Bet kas tad bija šie cilvēki? Tā kā militārās iestādes jūlijā un augustā maz interesējās par strādājošo ierēģu politisko pārliecību, tad situācija veidojās tāda, ka amatos nonāca ļoti dažādi cilvēki. Gan agrāko laiku ierēģi, gan virsnieki, kas cerēja būt pieņemamāki vāciešiem kara laikā, gan jaunas personas. Visi centieni atjaunot jebkādas neatkarīgas institūcijas ar pretenzijām uz patstāvību tika aizliegti. Tāds, piemēram, bija Latvijas organizācijas centrs ar kādreizējo Latvijas valsts satiksmes ministru Bernhārdu Einbergu priekšgalā, jaunais latviešu pārvaldes centrs, kas sastāvēja galvenokārt no latviešu virsniekiem Voldemāra Veisa, Ernesta Kreišmaņa, Voldemāra Skaistlauka. Faktiski 1941. gada jūlija sākumā pakāpeniski darbu bija atjaunojuši daudzas iestādes. Piemēram, 7. jūlijā par Rīgas vecākā pagaidu vietas izpildītāju tika nozīmēts arhitekts Pāvils Dreimanis. Izveidojās 10 darba grupas, kuras nodēvēja par ģenerāldirektorijām, vēlāk tās pārdēvēja par ģenerāldirekcijām. Tās okupācijas varai praksē bija nepieciešams. Tas nozīmēja, ka uzticības padomes nozīme zuda. Tomēr ģenerāldirekcija juridiskais status nebija skaidri definēts, un par to lomu nacistu ierēģu starpā nebija vienprātības. Jāmin, ka šo dažādos veidos ar vāciešu akceptu ieceltajiem cilvēkiem nebija zināmi okupācijas varas īstie mērķi. Un kā tad izveidoja tā saucamā pašpārvalde? Pats galvenais, ko mēs ar šo jēdzienu saprotam šodien? Vai tikai nacistu ieceltos augstākos vadītājus, jeb varbūt autonomo latviešu iestāžu un ierēģu kopumu? Vācu okupācijas vara to dēvēja par zemes pašpārvaldi, neizmantojot vārdu Latvija. Lai nebūtu sajukuma, par kuru zemes pašpārvaldi Baltijā ir runa, klāt pielika vārdu latviešu. Lai gan pusoficiāli tā pastāvēja visu laiku, oficiāli to izveidoja vien 1942. gada 7. martā, bet publiski izziņoja vēlāk 9. maijā. Kavēšanās skaidrojumi ir vairāki. Vispirms jau to noteica situācija frontē un nepieciešamība pēc sakārtota darba aizmugures apgabalos. Otrkārt, vācu ierēģi vēlējās maksimāli ierobežot latviešu ģenerāldirektoru pilnvaras, kas tika arī darīts. Piemēram, Rīgas pilsēta tika pilnībā izņemta no ģenerāldirektora ietekmes. Tad ģenerāldirektoru skaits tika samazināts līdz 6 un citi tam līdzīgi pasākumi. Zemes pašpārvalde nebija vienota iestāde vācu ieskatā, bet atsevišķas ģenerāldirekcijas. Katrs ģenerāldirektors bija personīgi atbildīgs vācu ģenerālkomisāram. Kopējā sēdē zemes pašpārvalde ar ģenerālkomisāru atļauju sanāca vien 42. gada 6. janvārī. Oskaram Dankeram šajā sanāksmē bija uzdevums ietekmēt pārējos ģenerāldirektors vāciešiem labvēlīgā virzienā. Jānorāda, ka nacistu iekšējā sarakstē tikai 2 ģenerāldirektori vācu varai bija uzticami. Bet pārējie atbalstīja ievērojami plašāku pastāvību, autonomiju. Šādos apstākļos, kurā brīdī parādījās doma par trešo ceļu? Mazliet vēlāk, bet no sākuma jāatskatās vēsturē. Politiskās partijas Latvijā tika slēgts pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma 1934. gada maijā. Pagrīdē darbojās komunisti un kreisie sociālisti. Pēc okupācijas 40. gadā neviena partija pat nemēģināja atsākt savu legālo darbību. Demokrātiskā centrā Prindis kopā ar ģenerāli Balodu gan organizēja tā saucamo Latviešu demokrātisko vēlētāju sarakstu, kas nesekmīgi centās piedalīties Saeimas vēlēšanās, bet orientējās uz ciešu sadarbību ar Padomju Savienību. Līdz ar to par trešo ceļu to uzskatīt nevar. Kara laikā darbību Pagrīdē atjaunoja vienīgi sociāldemokrātu partija, un tas notika 42. gada februārī.
bet 43. gada 28. jūlijā šīs partijas centrālā komiteja pieņēma rezolūciju par latviešu tautas tagadējiem uzdevumiem, kas izvirzīja šķietam pretrunīgus mērķus atjaunot neatkarīgu un demokrātisku republiku, bet vienlaicīgi veidot Baltijas valstu konfederāciju. Turklāt norādes uz satversmes jautājumu šajā dokumentā nav. Aktīvas bez sociāldemokrātiem bija arī demokrātiskā centra aprindas, taču savu partiju neatjaunoja. Un šo divu politisko grupu kontaktos tad radās doma par trešo ceļu, par Latvijas centrālo padomi, kas centīsies atjaunot Latvijas republiku. Un kad tad izveidoja šo Latvijas centrālo padomi? Faktiski tikai 1943. gada 13. augustā Rīgā, kur piedaloties ievērojamiem politiķiem no divām minētajām partijām, kā arī Latviešu zemnieku savienības un Latgales Kristīgo zemnieku partijas aprindām, sanāca centrālās padomes dibināšanas sēde. Nevar teikt, ka delegāti pārstāvēja iepriekš minētās partijas. Tās nedarbojās un nevarēja izvirzīt savus delegātus. Tomēr 13. augustā tika panākta vienošanās par Latvijas centrālās padomes darbības programmu, kas paredzēja veidot pretošanās kustību pret nacistu okupāciju, nolūkā atjaunot neatkarīgu un demokrātisku Latviju. Centrālā padome pauda uzskatu, ka satversme joprojām ir spēkā un Latvija ir neatkarīga, lai gan okupēta valsts. Taču doma par nākotnes Latviju, es citēšu, bez agrākās demokrātijas trūkumiem un kļūdām, skaidri norāda, ka satversme nākotnē būs jāmaina. Savu stratēģiju centrālā padome balstīja uz pieņēmumu, ka karā uzvarēs Lielbritānija un Amerikas Savienotās valstis, atkal citēšu dokumentu, kas aizstāvēs Latvijas tiesības. Līdz ar to jau pašā sākumā izpaudās izpratnes trūkums par starptautisko politiku, it īpaši par to, kā minētās valstis cieši sadarbojas ar savu sabiedroto Padomju Savienību un rēķinās pirmkārt ar tās interesēm. Un šeit man rodas jautājums, kāpēc mūsdienās tik daudz liek uzsvaru uz 44. gada centrālās padomes memorandu? Kas tad tur tāds teikts? 1944. gada 17. marta Latvijas centrālās padomes memorandu bija paredzēts iesniegt Latviešu leģiona ģenerālleitnantam Rudolfam Bangerskim, kurš cita starpā bija bijis arī Latvijas karaministrs, ar pamatojumu, ka, citāts, ienaidnieks no austrumiem atkal draudoši tuvojas Latvijas zemei, citāta beigas. Memorandā Latvijas centrālās padome norāda, ka Latvija ir varmācīgi pievienota Padomju Savienībai, rupji pārkāpjot Latvijas satversmi, laužot savstarpējos līgumus un pārkāpjot Tautu Savienības paktu. No tā izrietējis, ka pēc starptautiskajām tiesību normām Latvijas republika tiesiski turpina pastāvēt. Latvijas centrālās padomes locekļi memorandā pieprasīja vairākas lietas. Pirmkārt, nekavējoties atjaunot Latvijas republikas faktisko suverenitāti. Otrais, saskaņā ar 1922. gada satversmi izveidot Latvijas republikas valdību uz koalīcijas pamatiem, kā arī atjaunot valsts aparātu un armiju, aizstāvēt teritoriju un nodibināt sakarus ar ārvalstīm. Bez tam tika pieprasīts izveidot arī ciešu sadarbību ar Lietuvas un Igaunijas pārstāvjiem. Tomēr turpmākā tekstā Latvijas centrālās padome pārsteidzošā kārtā vēlas izveidot Baltijas valstu konfederāciju. Tam gan nosacījums būtu visu valstu piekrišana, tomēr kara laikam tā ir salīdzinoši pārsteidzoša vēlme. Jā, varbūt vārds pieprasīja tiešām ir teikts tā ļoti stingri. Es gribētu vaicāt, pie kā vēršās ar memorandu tā autori. Salīdzinoši pārdomu vērta ir arī izvēle iesniegt šo memorandu Latviešu leģiona ģenerālleitnantam Rudolfam Bangerskim un nevis, piemēram, vācu iestādēm. Bangerska uzdevums tad būtu bijis, citāts, darīt zināmu šo mūsu nācijas nepārprotamo viedokli un nesatricināmo gribu tām varām, kas Latvijas republiku faktiskās atjaunošanas nozīmi un nepieciešamību varētu objektīvi saprast un kas gribētu un spētu atbalstīt Latvijas republiku cīņas pret, precīzāk šī gadījumā par valsts neatkarību un teritorijas nodrošināšanu. Līdz galam netop skaidrs memoranda adresāts. Rudolfs Bangerskis memorandu nepieņēma.
Un nav arī pierādījumu, ka tas būtu nosūtīts Lielbritānijas un ASV valdībām, kā dažkārt literatūrā tas ir apgalvots. Tekstu bija sagatavojis Fēliks Cielēns, kurš dokumentu saskaņojis bija ar Konstantīnu Čaksti, bet pēc tam to personiski apbraukājis sev pazīstams prominents cilvēks, kas bija bijuši augstākie Latvijas Republikas darbinieki, turklāt izvairoties no nacistiskās Vācijas pakļautībā strādājošiem cilvēkiem. Dokumentu parakstīja nebūtu ne visi uzrunātie, kā piemēram bijušais premjers Ādolfs Ļodnieks atsacījās, tāpat kā sociāldemokrāti Frits Menders, Bruno Kalniņš. To savukārt parakstīja Teodors Zvejnieks, kas bija bijis Latviešu zemes pašpārvaldes tieslietu ģenerāldirektors. Tātad viennozīmīga attieksme nebija arī jautājumā par izvairīšanos no vācu dienestā esošiem cilvēkiem. Memorandu neiespieda, un tautā bez to parakstījušiem indivīdiem tas patiesībā nebija zināms, pat ne tā esamība, tomēr kopijas noteikti bija, jo vismaz viena tāda nonāca vācu austrumu ministra Alfrēda Rozenberga rokās, kas nekavējoties reaģēja uz šo iesniegumu, pavēlēdams neuzkrītoši un ātri atbrīvot no darba visus to parakstījušos individus. Kas notiek tālāk? Kā mēs varam raksturot Latvijas centrālo padomi? Kas tad bija šī iestāde, struktūra? Latvijas centrālā padoma noteikti nebija valsts varas orgāns, jo satversmē tāds nemaz nav paredzēts. Un tauta centrālo padomu arī nebija ievēlējusi vai pilnvarojusi. Vienīgais demokrātiskais mandāts nāca no tā, ka daļa centrālās padomas locekļi bija 1931. gadā ievēlētie 4. Saeimas locekļi. Lielākai daļai organizācijas aktīvistu tādas leģitimitātes tomēr nebija. Pareizāk laikam būtu teikt, ka centrālā padoma bija viena no vairākām pretošanās kustības organizācijām, kas pretendēja uz galveno lomu. Tādu statusu centrālajai padomē gan neizdevās sasniegt, vispirms 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt jau konspirācijas dēļ pati centrālā padome neveidoja sakars ar citām organizācijām vai grupām. Un otrkārt, Latvijas sūtņi ārzemēs Kārlis Zariņš un Alfrēds Bilmans faktiski atteicās pakļauties centrālajai padomei, neiesniedz tās piesūtītos dokumentus attiecīgi Lielbritānijas un Amerikas valsts iestādēm. Sūtņu rīcība bija diezgan loģiska. Viņi pārstāvēja juridiski pastāvošu valsti, lai gan bez valdības, un pakļaujoties anonīmai pagrīdes organizācijai, viņi apdraudētu nevienu savu personisko statusu, bet arī Latvijas valsts statusu starptautiskajās attiecībās. Svarīgi, ka arī 1944. gada 8. septembra deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu parakstīja tikai Pauls Kalniņš kā valsts prezidenta vietas izpildītājs vienpersoniski. Centrālā padome šīs deklarācijas tekstā vispār nav pieminēta, un paradoks slēpjas tur, ka pašas centrālās padomes koncepcija par satversmes spēkā esamību un pēdējās Saeimas pilnvaru turpināšanos vēl 1944. gadā tai liedz jebkādu formālu lomu valsts atjaunošanas centienos. Līdz ar to LCP centrālā padome bija tikai pamats Paula Kalniņa vai citu amatpersonu darbībai, kas tomēr, diemžēl, palika nepabeigta, jo 8. septembra deklarācija netika publiskota un pagaidu valdība tā arī netika izveidota. Centrālās padomes darbību faktiski pārtrauc nevis nacistu represijas, un, protams, šeit ir jāmin vairāku vadošo darbinieku Konstantīna Čakstes, Ludviga Sējas, Bernharda Einberga aresti, bet gan Latvijas centrālās padomes aktīvistu lielākās daļas lēmumus doties trimdā uz Zviedriju vai Vāciju personiskās drošības dēļ. Latvijā palika apmēram 1/3 no visiem centrālās padomes aktīvistiem, un LCP atsāka savu darbību trimdā, taču citos apstākļos. Kādi tie bija? Uz Zviedriju ar laivām devās 4553 bēgļi, no tiem apmēram puse ar Latvijas centrālās padomes atbalstu. Vācijā nonāca ap 110 000 latviešu bēgļu. LCP bija jāpielāgojas jaunajai situācijai. Ārvalstīs jau pirms kara dzīvoja latviešu kopiena. 2009. gada pētījumā Latviešu rietumzemēs ir rakstīts, citāts, tāpat grūti bija saprasties pretestības kustības dalībniekiem ar Latvijas
1941.–44. gada pašpārvaldes un leģiona aprindām. Partiju intereses tika stādīts augstāk par nacionālajām interesēm. Citāta beigas. 1945. gadā Vācijā izveidojās Vācijas centrālā padome, un galvenais uzdevums tai bija bēgļu pamata vajadzību apmierināšana, kuru tā pildīja līdz pat 1950. gadam, kad tā beidza pastāvēt. Tāda pati organizācija bija izveidojusi arī Zviedrijā, bet arī tur tā darbība pārtrauca 1951. gadā. Vācijā gan 1948. gadā jūlijā Eslingenē izveidojās Latviešu Nacionālā padome, kuras galvenais mērķis bija Latvijas valsts atjaunošana. Par šīs padomes galvenām dalībniecēm kļuva LCP Zviedrijā, Vācijas Latviešu centrālā padome un Daugavas vanagu organizācija, kur katra tika pārstāvēta ar 12 delegātiem. Latvijas Nacionālā padome kopā bija pārstāvētas vismaz 14 dažādas organizācijas. Jāatzīst, ka organizācijā valdīja iekšējā konkurence un neusticība, tomēr neskatoties uz to, tai izdevās informēt starptautisko sabiedrību par Otrā pasaules kara situācijas īpatnībām okupētajā Latvijā un citām svarīgām lietām. Līdz ar delegātu izceļošanu no sagrautās Vācijas arī Latviešu Nacionālās padomes darbība un aktivitātes 1951. gadā rudenī apsīka. Latvijas centrālā padome Vācijā beidz pastāvēt 1950. gadā, bet Zviedrijā 1951. gadā. Jautājums šeit būtu, kas tad paliek vēsturei? Un šeit gribētos atsaukties uz ievērojamo vēsturnieku Andreju Plakanu. Viņš secināja, ka Centrālās padomes vīzija par Latvijas republikas atjaunošanu uz Satversmes pamata bija skaidrāka un pamatotāka nekā pašpārvaldes vai militāro aprindu centieni kara laikā. Tomēr Centrālās padomes iespējas īstenot savu vīziju bija ierobežotas, un tās ietekme uz notikumu gaitu galu galā nemaz nebija lielāka nekā citiem latviešu politiskiem grupējumiem. Šeit varētu atgādināt, ka 1945. gada februārī Vācijā ar nacistu atļauju tika izveidota Latvijas Nacionālā komiteja, kuras prezidents bija ģenerālis Bangersks. Arī tā pretendēja uz valstiskās neatkarības atjaunotāju lomu. Un 1945. gada maijā Liepājā notika mēģinājums izveidot pagaidu valdību Roberta Oša vadībā. Bija arī plāns sasaukt tautas padomi pēc tiešas analoģijas ar 1918. gada situāciju. Diemžēl bija par vēlu. Vācija kapitulēja, bet Kurzemi atkal okupēja padomes spēki, un tādējādi arī šis plāns netika īstenots. Paldies par uzmanību!